Māc. Pirmais uzdevums izpildīts. Labs, jā. Ja jau mēs esam šeit, šajā trasītē, tad izstāstīji, kas šeit ir un ko tu te dari? Jā, nu šeit ir triāls. Tas ir sporta veids, kas balstās pamatā uz līdzsvaru. Vajadzīgs ļoti labs līdzsvars ir, un mēs mācāmies braukt pa dažādiem šķēršļiem. Pamatā apmācām bērnus braukt, lai iemācītos braukt droši, pareizi. Tā filozofija mums ir tāda, lai jaunieši nebrauktu pa ielām, lai viņi nāk šeit, trenējās, šeit ir ierobežota teritorija, šeit viss ir legāli saskaņots, un te mēs mācāmies. Un certificēti treneru, kā saka, uzraudzībā, tas viss notiek droši. Un šī vieta ir, mēs viņu saucam pa Stīveru trasi, šeit ir Allažu pagasts, Latvijas valsts meža teritorija. Mums ir, paldies Latvijas valsts mežiem, jā, kas mums šeit ir uzticējuši šo vietu, mēs viņu tā kā uzturam un apsaimniekojam, un tad mēs drīkstam šeit tā kā trenēties, jā. Un tu esi triāla treneris, un tev ir triāla klubs, jā? Jā, viss mans stāsts ar triālu sākās 2000. gadā, 13 gadu vecumā, kad es pats sāku braukt. Šis ir tā, kā es smējos, tāds mans ikigai, jo tas ir tas, kas man patīk, kas man sanāk, un tā kā man tas ļoti saistoši ir, un es sāku kā sportists, trenējos, braucu, protams, hobija līmenī viss ir. Un beigās esmu izgājis dažādiem posmiem cauri, esmu gan arī vadījis triālu komisiju, tieši sacensību vadīšanā, sacensības organizējis, līdz kamēr es arī federācijā jau biju augstākā amatā, kā ģenerāla sektārs strādājam, vispār ar motocikliem daudz vairāk. Visu organizējām, bet jā, tad, kad es atnācu dzīvot Siguldu, es izdomāju, ka es neesmu nekad trenējis citus. Es iestājos arī Sporta pedagoģijas akadēmijā un gribēju pamācīties pedagoģiju un saprast, kā būtu bērns trenēt. Un 2018. gadā mēs sākām trenēt pirmos bērnus, un interese bija ļoti liela. Un šobrīd jau pa šiem 6, 7 gadiem pie mums jau ir bijuši kādi, es esmu tā paskaitījis, piemets ap kādiem 250 bērniem, kas ir izgājuši cauri mūsu tādai mazai skoliņai. Tas nozīmē, ka te tev jau aiziet 7. sezona, jā? 7. sezona aiziet šogad, jā, ka mēs Siguldā darbojamies ar Sigulda Racing tīmu, un tieši visādā ziņā mēs trenējam, mēs organizējam sacensības, mēs apmācam, un tā tālāk. Tā kā, mēs darām visu šajā sportveidā. Šī ir mūsu sirdslieta, jā. Zini kā, tad, kad es atbraucu, tev tikko kā bija beidzies treniņš, tu teici 2 reizes pa pusotrai stundai, jā? Jā. Un teici, ka, principā, tu esi vairāk vai mazāk lupatās. Jā, tas ir tas, ko es gribēju saprast tev kā pedagogam, kā ir. Un tā ir, kad ar mazākiem bērniem viņi ļoti paņem enerģiju, un pēc treniņiem tu esi tik ļoti no vienas puses uzlādēts, bet no otras puses diezgan arī izsūknēts, kā saka. Bet tā ir pozitīvā enerģija no bērniem, jo tas ir tas, kas man patīk, kad mēs nebraucam vienkārši, bet mēs apmācam bērnus. Un tad tā filozofija ir daudz tā kā plašāka, ne visi būs profesionāli sportisti. Tas ir vairāk tādai pašu fiziskai, mentālai veselībai un arī disciplīnai, un arī tas, lai tie jaunieši būtu droši uz ceļa. Kaspar, tu neesi dzimis Siguldā, bet es gribētu teikt, ka tev pilnīgi droši var saukt par siguldieti. Kāpēc tu izvēlējies Siguldu par savu dzīvesvietu? Jā, es zināju, ka būs šis jautājums. Šobrīd es sevi jau uzskatu par siguldieti. Kopš 2016. gada bija iespēja pastrādāt Siguldas novada pašvaldībā un redzēt, mācīties daudz, kas Siguldā jau zinu daudzas vietiņas, kas kā apkārt notiek arī pa visu lielo novadu, jo tas bija tas laiks, kad tieši apvienoja gan Inčukalnu, Mālpili un Krimuldu. Bet jā, kāpēc Sigulda? Tāpēc, kad Sigulda saskana ar mūsu dzīves vērtībām, tā ir daba, tas ir aktīvs, veselīgs dzīvesveids, kas šeit noteikti ir, un tā noteikti ir ģimene. Ģimenei draudzīga vieta, jo man svarīgākā vērtība tieši ar ģimeni, man ir 3 bērni, un šeit viņi arī skolojās, un jaunākais dēls ir arī piedzimis Siguldā. Tā kā es sev uzskatu par siguldieti. Un 5-6 gadi pašvaldībā, tas jau var iedot pilnīgi citu piederības vērtību, vai ne? Jā, tas iedod pilnīgi citu skatījumu, jo lai arī tu neesi šeit dzimis, bet ikdienā strādājot un braukājot pa objektiem, tu iepazīsti gan tos cilvēkus, tu iepazīsti gan to vidi.
Un, jā, un līdz ar to arī ir tāds skatījums par lietām uzreiz, gan no tā ģimenes puses, draugu puses, gan arī no otras puses, kādā veidā šī vieta, kas ir mūsu mājas, kā viņu labāk varētu pārvaldīt, apsaimniekot. Tā kā par to noteikti ir liela vīzija. Un, jā, tā kā šeit ir mūsu mājas, un tāpēc mēs arī mīlam šo vietu un arī cenšamies darīt, lai viss būtu labi šeit. Mans rajons, kur es dzīvoju, ir Peltis, ko es noteikti gribētu izcelt. Tas Zeps, un tā ir vieta, kur ļoti draudzīgi kaimiņi dzīvo, kas viens par otru iestājās ļoti. Jā, nu, tā kā man tā var teikt, ar piederību vairāk ir Peltēm tieši. Jā. Nu, ko, kas par mūsu ekspedīcijā, tu esi atvedis mani uz vēl vienu interesantu vietu. Mēs esam Jūdežos, vietā, ko pilnīgi droši pirms tam varēja saukt par degradētu un par ko daudz jūdežnieki pukojās. Ko tu esi izdarījis ar šo vietu? Jā, nu mums no tāda defekta sanācis neliels efekts ir. Jā, mēs esam Jūdežos un šeit bija izdemolēta tāda ēka. Jāsaka paldies Egilam Kordem, kurš mums uzticēja šo vietu. Mēs, cik no mūsu spēkos bija, motoklubs pats viņu tā kā ir sakārtojis. Un mēs šeit ziemā trenējamies. Mēs šeit trenējam bērnus jau 5 gadus, un šī vieta mums ir pilnīgi pietiekoša, lai attīstītu savu sporta veidu. Un jā, tā kā paldies arī vietējie mūsu uzpasē jūdežnieki. Starp citu arī vietējie jūdežnieki bērni šeit trenējās. Jā. Viņi mūs uzpasē, lai būtu nopļauts arī apkārt teritoriju, cik nu var sakopt. Jā. Jo šeit iepriekš te arī bija mīnas, visādas izmētātas mācību. Un latvāņi, kas jau ir mums Siguldē raksturīgi, tā kā mēs, cik varam, mēs šeit iekopjam un mēs šeit apdzīvojam ziemā, var teikt. Zini, man liekas, ka jūsu klubam ir tā viena labā īpašība, ka jūs nečīkstiet, bet vienkārši dariet. Ja? Un paši tieciet ar visu galā, ir tā? Jā, nu mums nav varianti. Ja mums vajag, tad mēs daram. Un nav citu variantu, teiksim tā. Protams, mums ir sava niša, bet ar pašu spēkiem, ar biedru iesaisti, ar vecākiem, visi kopīgi var izdarīt no nekā. Jo, kā jau es tev teicu, šeit visur tās trases, kas ir veidotas, te ir ieguldīti, kā teikt, pāris 100 eiro. Nekur šeit nav milzīgi tūkstoši vai milzīgas investīcijas. Tas viss ir, kā teikt, pašu soli pa solītim, katru gadu pa bišķiņam liekam iekšā. Un tā mēs šeit dzīvojam, jā. Nu jā, tas, kas citiem nedara, tas jums dara. Jā, tas arī ir paradoxāli, kad ir kaut kādas lietas, ko met ārā, teiksim, arī tāpat būvniecībā kaut kādi nav vajadzīgi betoni un veci koki, baļķi, visu kaut ko, mēs tik visu vācam akmeņus, sakat, vediet mums tas ir materiāls. Jā. Tas, kā tu teici, no defekta par efektu, jā? Kāda ņirboņa te ir visapkārt? Jā, ir pavasars un ir ļoti laba vieta Siguldā, kur jaunieši pulcējās, un šeit arī tāda enerģija vibrē. Un šī ir tā vieta, kur varētu teikt, ka mēs abi varam atnākt, pabaudīt gandarījumu, jo šī, zināmā mērā, ir gan mana, gan tava gandarījuma vieta, ja? Jā, man bija tas gods, strādājot pašvaldībā 6 gadus, man bija tas gods piedalīties skateparka un pumpu trases projekta izveidē. Mēs kopā ar jauniešiem arī tikāmies un zīmējām uz papīra, kāda šī trase varētu izskatīties, lai viņa būtu pārdomāta. Un es atceros, tajā laikā vēl arī teicu, vai tiešām mums vajag, vai to vajag. Un, nu, kad atkal tiek nauda tērēta, un tad, kad to trasi uzbūvē, un arī atceries atklāšanu, te vienkārši te nav kur adatē nokrist, te ir pilns ar jauniešiem, un šī vieta ir tāda forša, mājīga un patīkama vide. Tā kā, jā, man bija tas gods piedalīties tajā projektā un arī ikdienā viņu apsaimniekot, bet te vēl ir daudz darāmā, kā saka. Bet zini, kas ir, šogad paiet 2 gadi, kopš trasa ir atvērta, jo 23. gada aprīlī mēs viņu attaisījām vaļā. Un man tev jāatklāj noslēpums, kad pēc trases atvēršanas es katru dienu nācu uz šeieni, lai paskatītos, kā te iet, jo bija tāds pozitīvais nemiers. Jā. Nu, tā ir, jo šeit ir ekstrēmais sporta veids, un tā problēma, ka mēs arī sekojam līdzi, lai jaunieši velk ķiveres, velk bruņas, jo notiek visādi. Daži zobi ir noziedoti. Daži zobi ir noziedoti, bet te ir savi nerakstīti likumi un sava kultūra, kas ir jāievēro, un jaunieši ir diezgan apzinīgi, bet, protams, arī vecākiem jābūt ir tiem, kas tos bērnus tā kā
pasaka, ka jābūt tai ķiverei, ka nevar bez tās ķiveres. Tā kā jā, bet šī vieta ir laba laika pavadīšana šeit. Jaunieši kustās, nevis sēž mobilajās ierīcēs, bet viņi reāli pavada laiku aktīvi kustoties. Un tas ir pats svarīgākais. Man tev jautājums, vai tu esi pats pamēģinājis pumpu trasi izbraukt? Neesmu. Klau, tad mums ir viena lieta priekšā. Mums vienā rītā jāstrādā, jo es, tad, kad trasi atklāju sākumā, ļoti daudz vedu savus mazdēlus uz šejienu. Un man ir tāds viens solījums, ka kādu rītu, kamēr neviena nav un neviens neredz, kā es braucu, es varētu atbraukt arī pati pamēģināt. Mums jāsarunā kādā reizē abiem diviem. Varam pamēģināt, jā. Es gan kamēr citi neredz. Jā, jo bērnībā esmu pāris zobus izdaudzījis ar šādu veidu aktivitātēm. Un tas ir tas, kas, kā saka, mans profesionālais darbs jau ir saistīts ar to ekstrēmo. Tāpēc es tā baigi neiesaistos. Bet, jā, protams, šī vieta ir arī svarīga priekš manas ģimenes. Jo šeit mēs ikdienā nākam ar saviem bērniem atpūsties un staigāt. Un tā kā ļoti šī vieta ir patīkama. Un es ceru, ka arī turpinās Raiņu parka attīstība nākotnē. Un tad vēl vairāk cilvēki kūsās un nāks un būs ko apskatīt. Būs tā ņirboņa, tas, kas šodien ir. Vai ne? Kas par šo sarunu noslēgumā mums ir tāds mazais cikliņš, kā būtu, ja nebūtu. Jā. Un viena no lietām es pilnīgi droši, es domāju, ka es varu teikt, ka ja nebūtu Kaspars Karls Siguldā izdomājis atnākt dzīvot, ja, tad ļoti šaubos, vai mums būtu triāla kluba, vai būtu bērniem iespēja trenēties triālā, jo, kā jau tu man pats sarunā pa vidu teici, ka tas ir ne tikai darbs, tā ir milzīga atbildība. Jā. Ir tā, ka motoklubi jau ir daudzi. Tā skaitā arī Siguldā ir viens otrs motoklubs. Mums arī, zinām, brāļi Reišuļi ir ļoti šobrīd populāri pasaulē un brauc elitē. Bet, jā, galvenais jau ir gribēt strādāt ar bērniem. Tas, kas trenē, kas ikdienā viņus māca. Un tādu klubu ir maz, jā. Tā kā es varētu teikt, ja nebūtu es šeit, tad triāls noteikti Siguldā nebūtu, jā. Nu jā, jo viens ir rezultāts, bet otrs ir arī vienkārši tas process. Ne jau visi no tiem 100, kas ir izgājuši cauri, tāpēc būs triālisti, bet process. Un kā tev liekas, kuras ir tās īpašības, ko mazie triālisti šeit iemācās, apgūst? Daudz. Nu, kā jau jebkura sporta veidā, tā ir disciplīna. Un motosports ir ļoti skarbs un sarežģīts sporta veids, jo tur esi tikai ne tu, bet ir arī tehnika, ir labi slikti laikapstākļi, dubļi, lietus, vienalga kas ir jābrauc. Un tad reizēm niķojās tehnika, bet tev ir jāsavācās, tad reizēm ir slidens, bet tev ir jāsavācās. Tā kā noteikti tas ir rūdījums, disciplīna, un ne visi to iztur, un to jau arī parāda, ka daudzi braucēji nonākot kaut kādā līmenī, jau tad tur parādās tā īstā dzīve, vai būs tālāk vai nē. Bet jā, mana filozofija ir tāda, jebkura sporta veidā ir piramīda, un es nodarbojos ar šo te piramīdas apakšu. Tas ir tas, kur ir vislielākā masa, tie ir bērni, tās ir ģimenes, tie ir tie paši tēvi arī, kas brauc, un citi arī mammas iesaistās un brauc triālā. Un mēs ar viņiem strādājam, un tad, ja ir daudz braucēju, tad vienmēr jau būs kāds, kas līdz tai spicītei tiks, pat neatkarīgi no mums, bet mēs dodam to pašu sākumu, iespēju pamēģināt, jo šeit ir iespēja šos te motociklus iznomāt, ne tikai uzreiz tev ir jāpērk, jo šis, lai arī kā motosporta veids ir lētākais, bet no citiem disciplīnām motosporta, bet tomēr viņš ir ļoti dārgs, un tādā ziņā arī tā ir atbildība. Nu redz, šajā vietā, manuprāt, ļoti labi iederās vēl viens, kā būtu, ja nebūtu. Man liekas, Kaspar, ka tu esi tas cilvēks, kurš ir ļoti neatlaidīgs. Un tā tavā izcilā spēja ir atrast risinājums arī. Tad, ja liekas, ka risinājumu nav. Jā, esmu mauns pēc horoskopa, jā. Tas laikam viss saka visu. Zini, Kaspar, mums ir pietiekami liela gadu starpība, bet mums abiem ir viens kopīgs mērķis. Tu teici, tu jūties kā siguldietis, tāpēc, ka šeit tev ir ģimene, tev ir 3 bērni, un tas, ko tu dari, tas nozīmē, tas ir darbs nākotnē. Man ir 5 mazbērni,
Tas nozīmē, ka es arī redzu, kāpēc ir vērts strādāt, kāpēc ir vērts darīt, jo tas ir darbs maniem mazbērniem, jo viņi arī ir ieguldījuši. Tā kā mums ir ko darīt vēl. Tieši tā ir galvenā vērtība. Tie ir bērni, un tas ir tas, ko mēs atstājam pēc sevis. Un tāpēc mūsu pienākums ir šodien darīt maksimāli labi, visu, lai būtu. Strādāsim, darīsim. Jā.